Vēlos pieteikt kā pirmo lektori Lāsmu Solimu, Centrālās finanšu un līguma aģentūras juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju. Aicināšu Lāsmu uzlikt prezentāciju. Labdien visiem! Man ir tas gods būt pirmai šī webināra runātājai, un šodien tad vēlētos jums izstāstīt par to, kas tad ir jāņem vērā iepirkuma procesā, lai neriskētu zaudēt šo publisko līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu projektus. Tātad noteikti daudziem ir zināms, ka vairākums gadījumu pilnā apmērā apgūt šo Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu lietas tieši šīs konstatētās neatbilstības, kas ir šie normatīvi aktu pārkāpumi. Praksē visbiežāk aģentūra konstatē neatbilstības tieši iepirkuma normu pārkāpuma rezultātā, un līdz ar to šeit esmu izdalījusi iepirkuma posmus un arī biežāk konstatētās neatbilstības katrā no šiem posmiem. Protams, par katru no šiem pārkāpumiem varētu runāt vēl 40 minūtes, tāpēc dienas prezentācijas mērķis ir raiti iziet cauri visiem biežāk konstatētiem pārkāpumiem katrā no šiem posmiem un sniegt ieteikumus, kā tad no tiem izvairīties. Līdz ar to arī sāksim. Pirmais tātad ir iepirkuma plānošana. Katra iepirkuma procedūra sākas ar tās plānošanas un vajadzības apzināšanu. Un viena no svarīgākajām lietām tātad iepirkuma plānošanas posmā ir tieši šī atbilstoša iepirkuma procedūras izvēle, jo no tās tieši būs atkarīga šī procedūras norise, kārtība un noteikumi. Un šajā posmā visbiežāk tiek pieļauts arī tieši nepamatots iepirkuma priekšmetu sadalījums, un, ja runājam par sadalījumu, tad iepirkuma plānošanu varētu iedalīt slaidā redzamajās kategorijās. Ja runājam tātad par pakalpojumu piegādēm, tie ir regulāri vai neregulāri pakalpojumi un būvdarbi. Kā tad plāno regulārus pakalpojumus? Regulārus pakalpojumus, proti šos līdzīgos pakalpojumus, mēs plānojam 12 mēnešu periodā, un līdzīgi pakalpojumu mēs nosakām pēc līdzīgo piegādātāju loka. Protams, ir jāskatās arī to, vai vajadzību pēc šiem pakalpojumiem jūs varat paredzēt, un vai tā ir saistīta ar jūsu pamatdarbību. Kā tad aģentūra noskaidro, vai šis ir regulārs vai neregulārs pakalpojums? Tas izriet no jūsu sniegtajiem skaidrojumiem uz mūsu jautājumiem un attiecībā arī faktiskā iepirkuma sludināšana un šie pierādījumi, ja, ko jūs iesniedzat par konkrētu plānošanas veidu. Un šeit ir arī uzskatāms piemērs. Pasūtītājs šī zinātniskā institūta iepērk šīs laboratorijas preces. Viņi skaidri zina, ka šādas preces būs nepieciešams visu laiku, ne tikai šajā Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas ietvarā. Tas ir saistīts ar pamatdarbību, līdz ar to šādus iepirkumus mēs varam atzīt par regulāriem. Nākamais kategorija šie ir neregulāri pakalpojumi, ka nav tāda konkrēta laika posma. Galvenais ir, ka vajadzība sākotnēji bija zināma un ka to varēja paredzēt un ka darbi tiek veikti vienotam mērķi ietvaros. Un šeit arī līdzīgi kā regulāriem pakalpojumiem, mēs to noskaidrojam principā no jūsu sniegtiem skaidrojumiem un arī no pierādījumiem. Un arī piemērs par neregulāriem pakalpojumiem, konkrētā gadījumā tūkošanas pakalpojumi un finansējuma saņēmējs tātad iepērk šos pakalpojumus regulāri, tas saistīts ar pamatdarbību, bet rodas šī neplānotā, teiksim, tā vajadzība, neplānota delegācijas uzņemšana. Un vēl pie tam valodā, kādā komunicē delegācija, kas iepriekš nav iepirkta, un līdz ar to rodas iespēja tātad šo vērtību noteikt atsevišķi un izdalīt šo iepirkumu. Un bieži vien šie neregulāri iepirkumi ir saistīti tieši ar neparedzamiem apstākļiem, kurus iepriekš nevarēja paredzēt. Un trešā diezgan lielā kategorija, tātad mums ir būvdarbu plānošana. Šeit galvenais kritērijs ir šī vienotā tehniskā un vai ekonomiskā funkcija. Papildus kritēriji, kas var kalpot kā papildus argumentācija, ka ir konstatējama šī vienotā tehniskā vai ekonomiskā funkcija, ir tātad šī vajadzības apzināšana, ka vajadzība bija zināma, ka darbi tiek veikti vienota mērķa ietvaros, līdzīgs pretendentu loks, vienota teritorija un darba pārklāšanās. Bet šie paši kritēriji vieni paši vēl nenorāda uz šo sadalījumu esamību. Tātad galvenais kritērijs ir šī vienota tehniskā vai ekonomiskā funkcija. Un šeit arī minēts piemērs par veselības aprūpes iestādes atjaunošanas būvdarbiem. Redzams, ka sadalīts kārtās ir šie darbi un, pieņemsim, šo darbu ietvaros ir arī šādas ēkas kā virtuves bloka pārbūve. Un tātad, lai noteikti, vai visi šie darbi būtu summējami, ir jānosaka, vai tiem ir vienota ekonomiskā vai tehniskā funkcija. No prakses varētu teikt, ka principā, ja
darbi ir sadalīti kārtās, to vajadzību varēja paredzēt un zināt, tur veidosies šī vienota funkcija, bet varētu būt izņēmums attiecībā uz šo virtuves bloku, kur šī funkcija varētu būt nodalāma. Bet, protams, katrs gadījums būtu jāskatās atsevišķi, vai īstenojas šie kritēriji. Vēl ko es vēlētos vērst uzmanību arī attiecībā uz iepirkumu plānošanu sadalījumu, ir šis publisko iepirkumu likuma 11. panta 6. un 7. daļas, varētu teikt, izņēmumi un nosacījumiem, ko tad ir jāņem vērā, ja jūs vēlētos to piemērot. Tātad, ja iepirkums ir sadalīts daļās, tad attiecībā uz tām daļām, pārdzemā cena ir mazāka par šiem 80,000 pakalpojumiem vai piegādēm un 5 miljonus darbiem, tad jūs esat tiesīgi veikt iepirkumu, kas attiecas uz šo tā saucamo izdalīto daļu pārdzemo līgumu cenu, proti atbilstoši 9., 8. vai 10. pantam. Protams, ievērot vēl otru nosacījumu, ka šo daļu, izdalīto daļu kopējā paredzamā līguma cena, tātad ir mazāka par šiem 20% no visu daļu kopējās līguma cenas. Un šeit es gribētu uzsvērt, ka 20% vairs nevar būt, tā ir maksimālā vērtība, un maksimāli tā tad varētu būt 19,9, jo tas ir jau mazāk par 20%. Tātad šeit es esmu iekļāvusi arī direktīvas un Eiropas Savienības tiesu praksi, kas tad pierāda to, kādēļ sadalījums varbūt tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem un kādēļ tad būtu šie iepirkumi jāplāno tieši tādā veidā, kā es iepriekš izstāstīju. Izriet tātad no Eiropas Savienības tiesas prakses. Un tātad, kas tad jāņem vērā, nepieļautu šo nepamatotu iepirkumu sadalījumu? Atceramies, ka plānojam pasūtītāju līmenī kopā, nevis atsevišķu struktūru vienību līmenī, neizdalām atsevišķu finansējuma avotus, nosakot nākotnes, jebkādas opcijas, nosakot līguma vērtību, ņemam vērā visas nākotnes opcijas. Un būtiskākais, ja jums šaubu gadījumā, ja jums ir šaubas par kādas paredzamās līguma cenas noteikšanas metodas pareizību, piemēram, augstāku iepirkumu procedūru, to arī aicina aģentūra. Un vēl viens tāds aicinājums sadarbībā ar aģentūru sniegt skaidrs un objektīvs skaidrojums par šo iepirkumu plānošanas procesu un izvēlēto iepirkumu procedūru, jo, kā redzat, ļoti daudz mūsu vērtējumā ir atkarīgs no jūsu sniegtiem skaidrojumiem, un tad aicinam arī šajos skaidrojumos izmantot šos iepirkuma uzraudzības biroja publicēto skaidrojumu un tur norādīto metodiku un kritērijus iepirkuma plānošanā. Tātad nākamais posms, kam ir jāpievērš uzmanība, ir kvalifikācijas prasību samērīgums, respektīvi publisko iepirkumu likuma 41. panta 2. daļa nosaka, ka prasības tātad ir jāizvirza samērīgas un ar minimālo atbilstības līmeni. Praksē konstatējam, ka tomēr netiek izvirzītas samērīgi šīs prasības. Bieži vien te ir problēmas tieši būvniecības līgumos, un šeit es esmu apkopojusi arī gadījumus, kad tātad prasības varētu tikt atzītas par nesamērīgajām. Pirmais gadījums ir tieši saistībā ar būvdarbiem, par šo skaitlisko nesamērīgumu, kad prasa kaut ko vairāk, kas nav nepieciešams darba izpildē. Un šeit būtu jāuzdod jautājums, kāpēc tieši šie 5000 kvadrātmetri apliecinās kvalitāti. Vai tad tiešām nepietiek ar šiem pašiem 3000, ja tas ir apjoms, kas jums ir jāizpilda līguma ietvaros? Un vai tad ar šiem 3000 neapliecinās kvalitatīvu līguma izpildi, ja šis ir kvalifikācijas prasību mērķis? Mūsu ieskatā jau visticamāk var apliecināt arī ar to pašu apjomu, kas ir nepieciešams līguma izpildēji. Tad otrs piemērs, kas varētu būt, ir par konkrētu certifikātu izvirzīšanu. Piemērs ir par projektu vadību, un esam konstatējuši, ka certifikāts neapliecina kvalifikāciju, to apliecina šī augstākā izglītība projektu vadītājiem un praksē iegūtas prasmes un spējas. Un līdz ar to pamatot šādā veidā pašapziņot konkurenci un šo certifikātu varētu izvirzīt kā alternatīvu. Vēl praksē esam saskārušies arī attiecībā uz prasību supervizoriem pēc starptautiskās supervizoru organizācijas ANSA certifikāta. Un izpētot tad arī šo situāciju, secinājām, ka Latvijā ir iespējams iegūt arī profesionālo maģistra grādu supervizoriem. Tā programma atbilst visām vadlīnijām, līdz ar to tieši augstākā izglītība arī var apliecināt šo kvalifikāciju, un līdz ar to nav samērīgi prasīt tikai šo certifikātu, liedzot, pieņemsim, pretendentiem, kuriem ir speciālisti ar augstāko izglītību dalībai iepirkumā.
Un trešā kategorija ir par prasību pieredzē kādā konkrētā sektorā, publiskajā vai privātajā. Piemērs arī ir par projektu vadītājiem. Bieži vien pamatojums, ko saņemam, ir par valsts pārvaldes specifiku, noteiktu pārvaldības kārtību, bet, ja palasām projektu vadītāja darba aprakstu, redzam, ka tur nav īpašu pienākumu, kas būtu raksturīgi kādam konkrētam sektoram. Līdz ar to, izdodot tādu prasību, būtu pie sevis jāuzdod šis jautājums, vai tiešām tikai projektu vadītājs, kas iegūst, piemēram, starptautisku pieredzi, privātā sfērā, tā skaitā banku sfērā, nevarētu sniegt arī kvalitatīvu pakalpojumu arī jums kā valsts iestādē, pieņemsim. Manā ieskatā un arī aģentūra ir vērtējusi, ka visticamāk jau varētu, ja nav šī objektīvā pamatojuma cita. Un šeit vēlos vērst arī uzmanību uz augstākās tiesas praksi, proti, ka, protams, pasūtītājiem rīcības brīvība noteikt prasības, bet atceramies, ka tā ir neierobežota. Ja? Mēs nedrīkstam noteikt tādas prasības, kas ir nesamērīgas un kas pārsniedz nepieciešamā pakalpojuma izpildē saprātīgi nepieciešamo. Esam nonākuši tātad līdz tehniskai specifikācijas sastādīšanai, un it kā jau vajadzētu būt skaidrs, ka sastādot tehnisko specifikāciju, nedrīkstētu noteikt prasības, kas raksturo praksē redzam, ka bieži vien pasūtītāji vai aizmirst vai neapzināti nepievieno pie konkrētas šīs tehniskās specifikācijas sadaļas vai vispārīgi iepirkuma nolikumā šo piepildi. Un sekas principā ir tādas, ka vairs nav iespējams konkurēt ar šiem piedāvājumiem. Un apskatot, pieņemsim piemēru, kaut vai pirmo par konkrētu galda virsmas biezumu, proti 20 mm, šeit tiešām atkal ir jāuzdod šis jautājums, vai tiešām tikai šie 20 mm spēs nodrošināt to vajadzīgo funkciju. Vai to nevar apliecināt ar 15 līdz 20 mm vai no 20 līdz 25 mm. Un šeit tad ir jānorāda, ka tikai izņēmumu gadījumos mēs varam norādīt specifisku izcelsmi, bet šis moments tad ir jāpamato, piemēram, ar būtiskām sabiedrības vajadzībām, ar kādam pacienta veselības nodrošināšanu, savietojamību un arī iespējams kādām iebūvējām mēbelēm, kur ir ierobežota telpa vai izmēri. Un tātad, kas tad jāņem vērā, lai nepieļautu šādas kļūdas? Proti, tehniskā specifikācijā ir jānosaka minimālās tehniskās prasības, pēc iespējas paredzot piegādājamo preču parametru amplitūdas, nenosakam konkrētus iekārtu izmērus, tas ir centimetros vai milimetros, nepieļaujot iespējamās pielaides. Un tikai vienīgi tad, ja tas ir izšķiroši līguma priekšmetam vai ir šis objektīvais pamatojums un nav citi veidi, kā aprakstīt jums nepieciešamo iepirkumu priekšmetu, tad var, pieņemsim, iekļaut konkrētus ražojumus, bet neaizmirstam par šo norādu vai ekvivalenci. Un attiecībā uz kvalifikācijas prasībām vienmēr izvērtējam, kas tad ir objektīvi nepieciešamais, kas nodrošina pēc iespējas lielāku interesēto piegādātāju loku, iespēju piedalīties iepirkumā. Prasības, protams, izvirzam samērīgi, un tādas prasības, kas ir objektīvi nepieciešamas un, protams, arī pamatotas. Un šeit vēl paturpinot, tātad arī sekas vienmēr ir ne tikai šī konkurences sašaurināšana, bet arī noved principā pie tā, ka vērojot piedāvājumus, ir konstatējama šo piedāvājumu neatbilstība, ja? Un tas jau mūs noved pie nākamās, teiksim tā, posma ar piedāvājumu vērtēšana. Un paturpinot šo pašu piemēru par galdu ar konkrētu biezumu, redzam, ka praksē pasūtītājs akceptēja par atbilstošu galdu ar lielāku biezumu. Līdz ar to var secināt, ka pasūtītājiem jau tas nebija izšķiroši tieši šie 20 mm. Un tad atkal atgriežamies pie tā jautājuma, kādēļ nebija iespējams noteikt šo amplitūdu. Un redzam, ka šeit ir runa arī par nelielām atšķirībām, proti par milimetriem. Bet šeit ir viena no būtiskākajām lietām, ka pasūtītājs vērtēšanas gaitā nedrīkst atkāpties no paša izvirzītajām nolikuma prasībām. Un es apzināti šeit esmu ielikusi arī 13. gada spriedumu, lai vērstu jūsu uzmanību, ka jau gandrīz 10 gadus prakse augstākajā tiesā nav mainījusies. Nav nozīmes, par cik lielu atšķirību ir runa, par milimetriem, par centimetriem. Ja neatbilst, tas ir piedāvājums ir jānoraida.
Šis pats ir arī par profesionālām spējām. Jāseko līdzi, vai pretendenta piedāvātā kvalifikācija ir atbilstoša. Ja prasāt, kā pirmajā piemērā, ka jābūt nodotam objektam eksploatācijā, tad ir jāgūst jums pārliecība, ka tas objekts ir nodots eksploatācijā, un jāapstiprina tikai tādi objekti, kas ir nodoti eksploatācijā. Un tepat vairs nav nozīmes, vai nodos norises laikā, vai līguma izpildes laikā. Ja vērtējot piedāvājumu, tas nebija atbilstoši, tad tas ir jānoraida. Otrais un trešais piemērs ir vairāk par tieši izvirzīto prasību detalizāciju un specifiku, kā arī par šo lietoto definīciju, skaidrību un pielietojumu. Ja? Šeit es vēlos arī norādīt, ka aģentūra ļoti detalizēti vērtē šos gadījumus, piesaistot arī būvniecības jomas ekspertu, prasot viņiem viedokli. Un man ir jāatgādina, ka tomēr pierādīšana, ka jūs apstiprināt ir jūsu kā finansējuma saņēmēja pienākums. Ja jūs nevarat pierādīt, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem mēs negūstam pārliecību, mēs tad nevaram, aģentūra nevar akceptēt izdevumus pilnā apmērā. Kas ir jāņem vērā, lai atlasītu šos atbilstošos pretendentus? Tad primāri, un es arī esmu uzsvērusi, rūpīgi un uzmanīgi jāveic šo pretendentu piedāvājumu vērtēšanu, tā skaitā tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskajai specifikācijai un atlases prasības izvirzam skaidrs un saprotamas. Šeit arī vēlos vērst uzmanību uz kaut kādu definīciju lietojumu. Ja jūs prasat pārbūvi vai jūs to lietojat, pieņemsim, normatīvu aktu izpratnē vai kaut kādā citā izpratnē, šeit arī ir būtiski saprast, ko jūs prasat un kāpēc jūs prasat. Jā, tad vēl viena liela daļa attiecībā uz piedāvājumu atbilstību ir šie piedāvājuma grozījumi. Un praksē bieži vien ir sarežģīti nošķirt, kas tad ir piedāvājumā grozīts, bet kad tas tiek tikai precizēts. Un te jāņem vērā galvenais atslēgas moments, ka jaunas no sākotnējā piedāvājumā neizvirotošas informācijas iesniegšana jau ir atzīstama par papildināšanu. Šeit ir arī uzskatāms piemērs, kad pretendents sagatavojot piedāvājumu nav ievietojuši šo pieredzes aprakstu. Tehniskajā piedāvājumā bija šī vispārīgā norāde teikums par to, ka šāda pieredze pretendentam vispārīgi ir. Lūdzu, tad papildus iesniegt šo papildus iztrūkstošo informāciju, bet ņemot vērā, ka šis pieredzes apraksts nebija jau iekļauts sākotnējā piedāvājumā, tad pasūtītājiem nebija pamata pretendentam lūgt šo trūkstošo dokumentu, un tā jau ir piedāvājuma papildināšana. Šeit tātad arī no Eiropas Savienības tiesas prakses, tātad spriedums, kas nosaka, ka nekādas sarunas starp pretendentiem un līgumslēdzējas iestādi pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vairs nevar būt. Un arī, iepirkuma uzraudzības biroja prakse attiecībā uz tehnisko piedāvājumu, kurā arī ir noteikts, ka papildināšana ar tajā nenorādīto informāciju pēc būtības jau grozītu sākotnēji iesniegt piedāvājumu. Tad paturpinot arī par pretendenta speciālista, atšķirībām par pieredzes objektiem, tad, kā jau noskaidrojām, nekādas jaunas informācijas papildināšana nav pieļaujama. Tā skaitā arī augstākā tiesa ir norādījusi, ka pieņemsim ar trešo pieredzes objektu mēs papildināt piedāvājumu nedrīkstam. To mēs varam darīt tikai tad, ja pieteikumā jau būtu norādīts šis pieredzes objekts, bet nebūtu sniegta pilnīga informācija par to. Un tad ir jautājums, vai tas pats attiecas arī uz speciālistu pieredzi. Un atbilde mums arī ir sniegusi principā augstākā tiesa pagājušā gadā, ka nav pamata atkāpties jauno senāta judikatūrā nostiprinātajām atziņām. Un ar to arī speciālista papildināšana neko neatšķiras no pretendenta pieredzes papildināšanas, un līdz ar to arī speciālista pieredzes papildināšana nav atļauta pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Un kas tad jāņem vērā, lai piedāvājums netiktu grozīts? Nošķiram 8. daļu 41. panta no 6. daļas. 8. daļa tāds attiecas tikai uz tehnisko vai finanšu piedāvājumu. Tehnisko piedāvājumu papildināšana nav pieļaujama. Mēs varam prasīt tikai izskaidrot piedāvājumu vai labot aritmētiskās kļūdas vai acīmredzamas kļūdas. Ja? 6. daļā iespējams var likties, ka regulējums ir nedaudz pielaidīgāks, jo tur ir minēts vārds papildināt, bet atkal šis atslēgas vārds ir no piedāvājuma izrietošo informāciju. Ja? Papildināt šeit tad varētu būt piemērs
attiecībā uz to, ka objekts ir norādīts, bet nav iesniegts kāds pamatojošs dokuments atsauksme, pieņemsim, vai jā. Tādā gadījumā papildināt drīkst. Un bieži vien tad šie termini izskaidrot vai papildināt arī rada to neskaidrību, bet atgādinu jau vēlreiz, ka tas izriet, ka mēs varam papildināt tikai ar tādu informāciju, kas jau ir sākotnējā piedāvājumā. Un vēl viena aktualitāte, kas attiecas arī uz piedāvājumu izvēli, tā ir par 41. panta 11. daļu. Un kad tad mums principā ir jāveic šī pantā minētā pārbaude, tas ir atkarīgs no tā, vai pasūtītājs norāda vai nenorāda paredzamo līgumu cenu vai līgumu cenu, kurā nevar tikt pārsniegta. Ja nav šis norādījis, tad principā jūs varat šo 41. panta 11. daļu arī nepiemērot. Praksē visbiežāk gadījās problēmas tieši ar otro daļas, 11. daļas otro, par 150% pārbaudi, un konstatējam, ka laikam tas atslēgas moments ir tieši tas jēdziens iepirkuma procedūras dokumenti, jo tas ir ne tikai iepirkuma nolikums vai pielikumi, vai kādi pielikumi, tas ir saistīts tieši arī ar publikācijām, kas ir EIS un iepirkuma uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēma, tātad plašāks jēdziens, un ja kādā no šiem dokumentiem šī paredzamā līguma cena parādās, tad ir automātiski jāveic šie 150% pārbaude, un ja pārsniedz, ir piedāvājums noraidāms. Un, protams, aģentūra konstatējot problēmu rīkojās un ar atbildīgām iestādēm saskaņoja arī šo gradācijas iespēju, ko mēs jums norādām arī lēmumos, kā mēs nonākam pie konkrētā finanšu korekcijas apjoma. Mēs esam izstrādājuši kritērijus, kas ļauj mums samazināt šo korekciju, piemērot šos vispārīgos punktus, un tātad šie kritēriji ir norādīti, nepārstāstīšu pēc kārtas, bet galvenais, tad ir, ka pieņemsim, ka šie kritēriji iztenojas, un, pieņemsim, nav šis robežās, šis pārsniegums. Ja ir līdz 5, tad, principā, izpildās tie kritēriji, tad ir 5%. Ja pārsniedz no 5 līdz 10 un izpildās visi kritēriji, tad varam 10, bet, protams, arī paliek šī 25%, ja neizpildās kaut viens no augstāk minētajiem kritērijiem un pārsniegums ir virs 10%. Bet ir arī labas ziņas praksē, mums ir izdevies piemērot arī šīs mazākās finanšu korekcijas likmes, un piemērot arī 5%, pieņemsim, piemērs ir arī ievietots prezentācijā. Un kas tad jāņem vērā, lai nepieļautu šīs daļas pārkāpumus? Pirmkārt, jāatceras par šo pārbaudi un rūpīgi jāseko līdzi, kas tiek norādīts iepirkuma dokumentācijā vai publikācijās, jo tam ir būtiska nozīme. Un neskaidrību gadījumā tad vēršamies pie šiem sistēmu uzturētājiem, ja jums ir neskaidrs, kā aizpildīt kādu datu lauku, vai neskaidrs, kas notiks, ja piespiedīsim kādu pogu, vai tas būs publicēts vai nebūs. Līdz ar to aicinām arī izmantot šo opciju. Un tad nākamais lielais bloks, par ko ir svarīgi runāt, un vēl svarīgāk tātad ievērot, ir, protams, interešu konflikts. Aģentūra ļoti aktīvi veic šos informējošos pasākumus par interešu konfliktu, aicinu arī visiem sekot līdzi šiem pasākumiem un sekot līdzi arī informācijai. Tāpēc šodien varbūt no manis pavisam īsi ieskicējot galvenos interešu konflikta veidus un piemērus, kas saistās ar tiem. Pirmais, protams, tā ir saistības. Likumā ir precīzi noteikta. Mēs runājam par 25. pantu, un visbiežāk jau šeit par to ir skaidrs. Varbūt problēmas rodas tieši ar šo termiņu, kas nav pagājis. Līdz ar to, kā tas arī piemērā, šo svarīgi atcerēties. Nākamais lielais bloks, tā ir interešu pārstāvēšana. Tas ir diezgan plašs jēdziens, un tas var iekļaut arī, teiksim tā, ārpus likumā noteiktās saistības, šo interešu konfliktu. Ir arī piemērs, kad var redzēt vairākas saistības savstarpēji, un līdz ar to īstenojas šī interešu pārstāvība. Nākamais paveids teikt interešu konflikta ir iepriekšējā iesaistīšanās iepirkuma sagatavošanā. Šeit mēs runājam tātad par publisko iepirkumu likumu 18. pantu, un šeit ir svarīgi saprast, vai šī iepriekšējā iesaistīšanās pretendenta nerada viņam kaut kādas nepamatotas priekšrocības.
un izvērtēt šo aspektu. Un, ja konstatējam, ka šeit tomēr ir tādas priekšrocības, tad ir pretendents principā jānoraida. Un citi normatīvie akti, tie ir citi ārpus publisko iepirkumu likumam, normatīvie akti, kurš tad paredz arī šo pienākumu novērst šo interešu konfliktu. Visbiežāk tas ir saistīts arī ar amatpersonām un korupcijas novēršanas apkarošanas biroja lēmumiem, un tur arī kā piemērā visbiežāk ir tieši šajā 10. panta 7. daļā noteikto ierobežojumu pārkāpums vai konkrēts termiņš, kas nav pagājis un kas netiek ievērots. Un tad, kas jāņem vērā, ieteikumi, lai nepieļautu šo interešu konfliktu, jāatceras, ka jūs kā pasūtītājs esat atbildīgs par šo interešu konfliktu situāciju novēršanu. Jāpārliecinās, ka iepirkuma iesaistītās personas ir informētas par regulējumu un arī apzinās šo interešu konfliktu būtību. Apliecinājuma parakstīšana par šo interešu konfliktu neesamību ir obligāta prasība, pārliecinoties arī par to patiesumu. Bet šī apliecinājuma parakstīšana jau nenovērš šo pārkāpumu. Tas arī būtisks moments. Un, lai pārliecinātos par iespējamo interešu konfliktu esamību, var izmantot dažādus rīkus, pieņemsim amatpersonu deklarācijas, datubāzes, vai personām arī aizpildīt aptaujas anketas, īpaši izveidotas. Un kā tad var novērst šos interešu konfliktus? Nepieciešams gadījumā attiecīgā persona ir jāatcita no vērtēšanas, bet ja vairs ar to nepietiek, tad mēs kā galējo līdzekli izmantojam attiecīgā pretendenta izslēgšanu vai jau iepirkuma pārtraukšanu. Un tātad esam nonākuši pēdējā posma, esam veiksmīgi noslēguši iepirkumu norisi, varbūt jau arī noslēguši līgumu, un liekas, ka tagad viss smagākais ir aiz muguras, var nopūsties Bet, diemžēl, man ir jābēdina, un jāsaka, ka tieši līguma izpildē ir bieži vien vissarežģītākā, jo tieši līguma izpildē rodas visādi kāzusi, un jūsu kā pasūtītāja atbildība turpinās arī līguma izpildes posmā. Līdz ar to te aicinās varbūt norīkot atbildīgos darbiniekus jūsu pusē, kas seko uzmanīgi šiem līguma nosacījumiem, un kam tad ir jāseko līdzi. Rūpīgi jāseko speciālistu nomaiņai un to atbilstību kvalifikācijas prasībām. Jāseko, vai iesniegtas prasītās garantijas gan noteiktā termiņā un apjomā. Un šeit varbūt vēl viens iesniegtību. Jums varbūt rodas jautājums, kāpēc man tas ir jādara, bet 2 minūtes no jūsu laika uzrunot varbūt apdrošināšanas sabiedrībai var pasargāt no būtiskiem riskiem nākotnē, pieņemsim par viltojumu iespējamību. Protams, jāseko termiņu izpildēji, pieprasot objektīvu pamatojumu grozījumu veikšanai, ja tādi nepieciešami. Sekojam arī dokumentu aizpildīšanai un iesniegšanai un pieņemsim protokolu, sapulču protokolēšanai. Protams, piemērojam līgumsodus. Ja iestājušies apstākļi, par kādiem līgumsodi noteikti līgumā, mēs varam nepiemērot tikai gadījumā, ja pastāv objektīvi apstākļi. Šī ir, pieņemsim, trešo pušu radītie apstākļi vai izpildītāji neatkarīgi iemesli, ir iestājušies, un atceramies kaut kāds konkrēts formulējums, teiksim tā līgumā pie publiskajiem finansējuma, diemžēl, teiksim tā, neatbrīvo mūs no šī pienākuma piemērot šo līgumsodu. Un mēs arī skatāmies pasūtītāju rīcību, vai ir vadījis šo līgumu, sekojas līdzi līgumu izpildēji, jo, protams, ja tas nenotiek, tad sekas ir būtiski līguma grozījumi, kas tiek konstatēti diezgan bieži, un tad katra grozījuma ir būtiski, ja ekonomiskais līdzsvars tiek mainīts par labu izraudzītājiem pretendentam. Šeit visbiežāk mēs runājam par dažādu maksājumu veikšanu izmaiņām, pieļauta nepamatota līguma izpildes termiņa pagarināšana, līdz ar to ir nepieciešams šis objektīvais pamatojums. Līgumā ir iekļauts kaut kādi papildus darbi, kas iepriekš nebija zināmi plānojami, un, protams, speciālisti nomaiņas kvalifikācijas neatbilstošiem, kas arī var radīt šo būtisko līguma grozījumu risku. Un kas jāņem vērā no līguma nosacījumiem, tad skaidri līguma atrunājuma grozīšanas nosacījumu kārtības, sekojam līdzi nosacījumiem, tā skaitā garantijām polisēm, kādas tiek iesniegtas, veicam grozījumus tikai, ja redzam objektīvu pamatojumu, aktīvi sekojam līdzi līguma izpildēji, sekojam līdzi nosacījumu ievērošanai, tas ir speciāls nomaiņai, arī piemērojam līgumā noteiktos līgumsodus, ja vien nepastāv objektīvs pamatojums nepiemērošanai, un piemēram šo samērīgumu principu.
Un par visiem šiem pārkāpumiem tātad ir konstatējums finansiālās sekas, un praksē varbūt arī bieži vien redzam, ka finansējuma saņēmēji varbūt piekrīt, ka ir konstatēta, ka ir pieļauts šis pārkāpums vai pieļauta šī kļūda, bet reizēm nepiekrīt tieši šim finanšu korekcijas apjomam, norādot tieši uz samērīgumu. Te ir jāatgādina, ka finanšu korekcijas mērķis nav sodīt. Mērķis ir atjaunot līdzsvaru un to situāciju, kas bijis pirms pārkāpuma izdarīšanas. Un šeit mēs skatāmies pēc pārkāpuma būtības. Pieņemsim par neatbilstošu piedāvājumu izvēli. Ja apstiprina neatbilstošu, tad faktiski līgumtiesības ieguva pretendents, kuram šādas tiesības nav bijis un ir nepamatoti guvis labumu no šī līguma. Ja? Šādā situācijā aģentūrai ir pienākums reaģēt un samazināt vai nu pilnā apmērā vai daļēji šīs izmaksas. Un pie neatbilstošu piedāvājumu izvēles nebūtu samērīgi noņemt visu summu. Ja? Līdz ar to šī proporcionālo finanšu korekcijas instruments ir jau šis samērīgais risinājums, kas pieņemt neatbilstošu piedāvājumu izvēles gadījumā vai būtisku līgumu grozījumu gadījumā ir noteikts, un to ir noteikts arī Eiropas komisija. Ja? Un noslēgumā es gribētu teikt, ka nav jau tādu centrālās finanšu un līguma aģentūras ietekmi vai vēlmju, lai jūs kaut kā īpašā veidā, teiksim tā, īstenot šos projektus, kā izriet no prezentācijas, lai veiksmīgi varētu īstenot šos fondu projektus un iepirkumus, kas tiek rīkoti fondu projektu ietveros. Ir jāievēro normatīvie akti, jāseko augstākās tiesas praksē, arī iepirkuma uzraudzības biroja praksē. Un visbiežāk arī pasūtītāji atsaucas uz šiem principiem, iepirkumu. Un visbiežāk ir tieši šī efektīva līdzekļu izmantošana, norādot, ka labāk apstiprināt neatbilstoši, bet lētāk. Šeit ir jānorāda un jāvērš uzmanība, ka ir arī šie citi principi tikpat svarīgi, lai palīdzētu nodrošināt šo procedūras objektivitāti un arī šo konkurenci. Līdz ar to mans novērojums ir veikt šos varbūt preventīvos pasākumus sākotnēji, varbūt izmantot šīs konsultācijas, lai šīs kļūdas netiktu aicinājums un novēlējums jau, lai izdodas pabeigt jau iesāktos projektus bez šīm neatbilstībām un lai ražīga šie jauno projektu īstenošana. Tas no manis, teiksim, tā viss. Paldies, Lāsma. Kā nākamo lektoru vēlos pieteikt un lūdzu arī gatavoties Aleksandru Rizojevu Silavu, iepirkumu uzraudzības biroja kontrolas departamenta direktoras vietnieci un iepirkumu pirmspārbaužu daļas vadītāju. Lūdzu, Aleksandra. Jā, labdien visiem! Paldies Samantam! Es ceru, manu prezentāciju var redzēt. Ja? Jā, var redzēt ļoti labi. Ja. Tad labdien vēlreiz! Es esmu Aleksandra Rizojeva Silava, es esmu no iepirkuma uzraudzības biroja, un mana šīs dienas tēma ir biežāk pieļautās kļūdas Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumos. Šajā slaidē es esmu ielikusi linkus uz dažādiem iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē esošiem skaidrojumiem, ar kuriem var iepazīties, kā arī tālāk savā prezentācijā es esmu iekļāvusi linkus uz dažādiem skaidrojumiem. Līdz ar to, ja būs kādi jautājumi, droši var izmantot tās saites un apskatīties biroja skaidrojumus. Tā. Principā biežāk konstatētas neatbilstības var iedalīt šādos veidos. Piemēram, neatbilstoša iepirkuma izziņošana, neatbilstoša izslēgšanas nosacījumi un to pārbaudes kārtība, nepamatotas tehniskas specifikācijas prasības un arī dažādi citi veidi. Sāksim ar vienu no biežākajām kļūdām, ko mēs konstatējam, kad iepirkuma dokumentācijā tiek norādīti tādi CPV kodi, kas neatbilst faktiskajam līguma priekšmetam, ir pilnīgi vai arī daļēji maldinoši. Piemēram, iepirkuma priekšmets ir skolas ēkas būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoru uzraudzības pakalpojumu sniegšana, bet paziņojumā par līgumu un nolikuma ir norādīti tikai tādi CPV kodi, kā arhitektūras projektēšanas pakalpojumi, inženiertehniskas projektēšanas pakalpojumi un projekta un dokumentācijas uzraudzībā.
Attiecīgi CPV kods, kas būtu attiecināms uz būvdarbiem, nav norādīts nolikumā un paziņojumā par līgumu. Izvēloties iepirkuma priekšmetam atbilstošu CPV kodu, ir jāņem vērā arī tā atbilstība līguma veidam. Ja uz iepirkuma priekšmetu ir attiecināms piegādes līgums, tad noteikti jāizvēlas tāds CPV kods, kas atbilst piegādes līgumam, nevis, piemēram, pakalpojuma līgumam. Ja uz iepirkuma priekšmetu attiecināmi vairāki līguma veidi, tad ir jānosaka tas līguma veids, kas raksturo galveno iepirkuma priekšmetu. Tāpat, ja rodas šaubas par to, vai viens konkrētais CPV kods precīzi atbilst izvēlētajam iepirkuma priekšmetam, iepirkuma dokumentācijā drīkst norādīt vairākus CPV kodus, pamatkodu un apakškodus, tādējādi precīzāk raksturojot iepirkuma priekšmetu. Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi numur 107 nosaka, ka nolikumi ir jāietver publisko iepirkumu likuma 42. panta 2. daļā noteiktos pretendentu izslēgšanas iemeslus un to pārbaudes kārtību, vai atsauci uz publisko iepirkumu likuma 42. panta 2. daļu un norādi, ka pretendentu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā. Otrais variants ar atsauces un norādes iekļaušanu ir ieteicamais variants, lai mazinātu iespēju kļūdīties, jo gadījumā, ja pasūtītais izvēlās nolikumu citēt minēto publisko iepirkumu likuma regulējumu, nevis tikai atsaukties uz to, attiecīgais publisko iepirkumu likuma regulējums ir jānorāda precīzi. Tāpat ir būtiski neattiecināt publisko iepirkumu likuma 42. panta 2. daļā minētus izslēgšanas nosacījumus uz personām, uz kurām likums neparedz attiecināt. Attiecīgi personās, uz kurām ir attiecināmi attiecīgi izslēgšanas nosacījumi, ir norādīti publisko iepirkumu likuma 42. panta 3. daļā. Vienlaikus, lai piegādātāji būtu informēti, ka tiks veikta pārbaude par Starptautisko Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likuma 11. pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem, ir iesakāms to attiecīgi norādīt iepirkuma dokumentācijā, iekļaujot attiecīgu atsauci uz Starptautisko Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likuma 11. panta 1. un, ja nepieciešams, arī 2. daļu. Un vēršu uzmanību, ka sankciju pārbaude nav attiecināma uz apakšu uzņēmējiem, kuriem pasūtītais iepirkuma dokumentācijā nav paredzējies veikt tiešus maksājumus. Pasūtītājiem ir iespēja izvēlēties vai piemērot publisko iepirkumu likuma 42. panta 2. daļas 8. un 9. punktā minētos fakultatīvos izslēgšanas iemeslus, to norādot paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos. Pasūtītais vai piemērot vienu vai abus fakultatīvos izslēgšanas iemeslus. Vienlaikus jāņem vērā, ka, ja pasūtītais nolikumu iekļauj kopēju atsauci uz publisko iepirkumu likuma 42. panta 2. daļu, ko es minēju iepriekšējā slaidā, piedāvājuma izvērtēšanas laikā jāvērtē pretendenta atbilstība visiem attiecīgajā daļā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaita arī fakultatīvajiem. Pasūtītais var noteikt prasības attiecībā uz piegādātāja saimniecisko un finansiālo stāvokli, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildēji. Nosakot konkrētu gada minimāla finanšu apgrozījuma vērtību, jāņem vērā, ka saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 45. panta 2. daļa noteikto, tā nedrīkst būt lielāka kā 2 paredzamas līgumcenas. Vienīgi gadījumos, kad iepirkuma līguma izpilde ir saistīta ar īpašiem riskiem attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu rakstura dēļ, pasūtītais drīkst noteikt augstākas prasības attiecībā uz minimālo finanšu apgrozījumu, bet šāda gadījumā pasūtītājiem ir jāsniedz pamatojums izņēmuma piemērošanai iepirkuma procedūras dokumentos. Ja iepirkums ir sadalīts daļās un tiek paredzēta iespēja iesniegt piedāvājumu arī vienā daļā vai vienā vai vairākas daļās, tad minimālo finanšu apgrozījumu jānosaka samērīgi katras daļas paredzamajai līgumcenai. Pasūtītājam ir jāņem vērā arī iespēja, ka piedāvājumu var iesniegt pretendenti,
kuri darbību ir uzsākuši vēlāk nekā nolikuma prasītā pārskata perioda sākums. Līdz ar to tie nevarēs uzrādīt apgrozījumu, piemēram, par visiem 3 prasītiem pārskata gadiem. Attiecīgi pasūtītājam nolikumu jāparedz, ka šādam pretendenta apgrozījumam jāatbilst izvirzītai prasībai to darbības periodam. Jāpievērš noteikti uzmanība arī tam, kāda veida informācija par finanšu apgrozījumu katra gadījuma jāiesniedz. Piemēram, attiecību uz šādiem piegādātājiem, kuru darbības laiks ir neilgs, nevar pieprasīt iesniegt apstiprinātu gada pārskatu, jo var būt situācija, ka tāds vēl nav sagatavots un apstiprināts. Un tā vietā pasūtītais var noteikt, piemēram, prasību iesniegt zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci. Minētais princips prasību noteikšanai attiecībā uz jaunākiem piegādātājiem attiecās arī uz citu finanšu rādītāju apliecināšanu, ja tādi ir izvērtīti iepirkuma dokumentācijā. Piemēram, par apgrozāmo līdzekļu koeficientu, likviditātes koeficientu noteikta apmēra vai pozitīvu pašu kapitālu. Pasūtītājiem definējot prasībām pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām, nolikumi ir jāiekļauj norādes par to, kā attiecīgas kvalifikācijas prasības izpildīt piegādātāju apvienībām. Attiecīgi tas ir noteikts ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos numur 107. Tomēr vēršu uzmanību, ka pasūtītais nedrīkst izvirzītas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām attiecināt uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku. Piemēram, attiecībā uz kvalifikācijas prasībām var noteikt, ka prasīta pieredze jāuzrāda vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekam, vai, ja prasīta 2 pieredzi apliecinošu līgumu izpildē, šo prasību var izpildīt 2 apvienības dalībnieki, katrs uzrādot vienu prasībam atbilstošu līgumu. Attiecībā uz piegādātāju apvienību saimniecisko un finansiālo stāvokli var noteikt, piemēram, ka piegādātāja apvienība prasību par finanšu apgrozījumu var izpildīt kopumā, summējot apgrozījumu. Vēl viena bieži sastopama kļūda ir, kad prasības pasūtītais iekļauj jēdzienus, kurus piegādātāji var saprast atšķirīgi, proti pastāv jēdzienu interpretācijas iespējas, nepaskaidrojot šo jēdzienu nozīmi. Piemēram, ir noteikts, ka pretendentam jābūt veikušam vismaz vienus būvdarbus būvē, kurā veikti būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes un labu ekoloģisku raksturu lielumu standartiem. Šādos gadījumos ir nepieciešams noteikt minimālos kritērijos, kuriem izpildoties tiks konstatēta augsta energoefektivitātes un labu ekoloģisku raksturu lielumu standartu ievērošana. Attiecībā uz atsauksmju pieprasīšanu par pretendenta piesaistītajiem speciālistiem jāņem vērā, ka tā kā parasti pasūtītāja atsauksmi, sevišķi būvdarbu gadījumā, iesniedz par paša būvuzņēmēja darbību kopumā, neizdalot atsevišķi iesaistīta personāla veikuma kvalitāti, pasūtītājiem nav pamata pieprasīt atsauksmes par konkrētu speciālistu. Turklāt, ņemot vērā, ka jau objekts ir izbūvēts pirms vairākiem gadiem un šāda veida atsauksme par konkrētu speciālistu nav pieprasīta, varbūt pat neiespējami šādu atsauksmi vēlāk iegūt. Līdz ar to pasūtītājiem iepirkuma dokumentācijā jāpieļauj iespēja iesniegt alternatīvus dokumentus pieredzes apliecināšanai, ja pasūtītāja prasītie dokumenti nav pieejami. Ir svarīgi nošķirt pretendentu atlases prasību izvērtēšanu no piedāvājumu vērtēšanas. Piemēram, prasības pretendenta pieredze drīkst noteikt tikai kā kvalifikācijas prasību.
Vienlaikus pretendenta piedāvāto speciālistu profesionālo kvalifikāciju un pieredzi drīkst vērtēt arī saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju ietveros, ja šo speciālistu kvalifikācija un pieredze var būtiski ietekmēt līguma izpildes kvalitāti. Pretendenta speciālista izglītību un kvalifikāciju var vērtēt piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju ietveros arī tad, ja tā ir prasīta kā speciālista kvalifikācijas prasība, tomēr nevar tikt vērtēti tie paši prasības aspekti. Piemēram, papildus var vērtēt izglītības vai kvalifikācijas citus aspektus. Kā piemērs, ja minimāla prasība ir izvirzīta juridiska izglītība, tad cita veida papildu izglītību varētu vērtēt papildus ar punktiem vērtēšanas kritērijiem ietvaros. Atbilstoši publisko iepirkumu likuma 51. pantā 3. primdaļas 3. punkta regulējumam, publiska piegādes līgumā pasūtītais nav tiesīgs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantot tikai cenu, ja iepirkuma līgums tiek slēgts par elektroenerģiju patērējošām precēm vai produktiem. Šādā gadījumā papildus cenai pasūtītais izvērtē vismaz tos kritērijus, kas saistīti ar preču vai produktu elektroenerģijas patēriņu to paredzamajā lietošanas laikā. Ar elektroenerģiju patērējošām precēm saprot tādas preces vai produktus, kas pieslēdzami elektrotīklam un kuru elektroenerģijas patēriņam ir būtiska ietekme uz eksploatācijas izmaksām. Tomēr tas nav tādas preces un produkti, kur elektroenerģija nepieciešama tikai kādas atsevišķas papildu funkcionalitātes nodrošināšanai līdztekus tas pamatfunkcijai. Piemēram, elektriskā gulta slimnīca vai elektriskais galds. Nav uzskatāmas arī tādas preces vai produkti, kas darbināmi ar atkārtoti uzlādējamu iebūvētu akumulātoru vai ar nomaināmām vai atkārtoti uzlādējamām baterijām. Tāpat tas nav tādas preces, kas ir paredzētas elektroenerģijas radīšanai, pārvadīšanai un sadalei paredzētas preces vai produktiem, piemēram, vadi, kabeļi, komutācijas aparāti un citiem. Izvērtējot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, var gadīties, ka, piemēram, vairāki pretendenti ir iegūvuši vienādu punktu skaitu vai piedāvājuši vienādu zemāku cenu. Tādēļ pasūtītājiem nolikumi ir jānorāda arī izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs. Pasūtītais kā izšķirošo kritēriju ir tiesīgs noteikt tādu, kas saistīts ar tehnisko vai finanšu piedāvājumu, atlases prasībām vai citiem pretendenta piedāvājuma norādītajiem rādītājiem. Pasūtītais drīkst arī noteikt vairākus izšķirošos piedāvājuma izvēles kritērijus, norādot to izmantošanas secīgumu. Papildus mēs konstatējam, ka nereti nolikumos tiek iekļauti arī nosacījumi par izlozes rīkošanu šādos gadījumos, un attiecībā uz izlozes rīkošanas paredzēšanu vērš uzmanību, ka kaut arī tas paredzēšana nav pretrunā ar likuma regulējumu, tomēr ir ieteicams šī kritērija vietā izvēlēties kādu ar līguma izpildi saistītu aspektu, kas pasūtītājiem ļautu izvēlēties savām vajadzībām visatbilstošāko, visizdevīgāko piedāvājumu. Attiecīgi, izloze varētu būt kā galējais piedāvājuma izvēles kritērijs. Vienlaikus jāņem vērā arī tas, ka Eiropas komisijas auditori iepirkumu audita ietveros ir norādījuši, ka publisko iepirkumu likuma 51. panta 7. daļā norādītais izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir diskriminējošs. Saskaņā ar publisko iepirkuma likuma 20. panta 11. daļu pasūtītiem iepirkuma procedūras dokumentos, tehniskajā specifikācijā vai nolikumā ir jānorāda tehnisko specifikāciju sagatavošanas vai pēdējais aktualizācijas datums.
Tad pasūtītājiem ir jāaktualizē tehniskās specifikācijas pirms iepirkuma izsludināšanas, ja pēc to sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas ir izdarīti grozījumi attiecīgas jomas tiesību aktos. Ja tehniskās specifikācijas sagatavotas vai aktualizētas vairāk nekā 12 mēnešus pirms iepirkuma izsludināšanas, pasūtītājam, to fiksējot protokolā, pirms iepirkuma izsludināšanas ir jāpārskata un, ja nepieciešams, jāaktualizē tehniskajās specifikācijas un, ja attiecināms citos iepirkuma procedūras dokumentus, ietvertie rādītāji un aprēķini, kas var ietekmēt paredzamas līgumcenas noteikšanu. Iepirkuma uzraudzības birojas nereti arī konstatē, ka iepirkuma dokumentācijā tiek prasīts iesniegt tādu informāciju, kuru saskaņā ar izvirzītajām prasībām nav paredzēts vērtēts. Piemēram, nolikuma pielikumā iekļautajā CV veidnē iekļautā prasība norādīt speciālistu apgūtos speciālos kursus, kaut gan prasība šādu kursu apguvē iepirkuma dokumentācijā nav izvirzīta. Vēršu uzmanību, ka saskaņā ar publisko iepirkumu likumā 13. panta 2. daļu pasūtītais var pieprasīt no pretendenta tikai tādu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu izvēlei saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem. Attiecīgi nav pamatoti iepirkuma dokumentācija pieprasīt iesniegt tādu informāciju, kuru saskaņā ar izvirzītajām prasībām nav paredzēts vērtēt. Nereti tiek konstatēts arī, piemēram, ka nolikuma ir noteikts, ka pretendentam jāiesniedz 3 finanšu piedāvājumu varianti. Tātad finanšu piedāvājums visām 7 ēkām, finanšu piedāvājums bez ēkas numur 5 un finanšu piedāvājums bez ēkas numur 5 un 7. Attiecībā uz šo vēršu uzmanību, ka piedāvājumu variantu iesniegšanas iespēja nav attiecināma uz atšķirīgu finanšu piedāvājumu variantu iesniegšanu. Piedāvājumi varianti pēc būtības ir paredzēti tehnisko piedāvājumu salīdzināšanai gadījumos, kad pasūtītais uzskata, ka līgumu iespējams izpildīt arī efektīvāk vai izdevīgāk, nekā pasūtītais to varējis paredzēt tehniskajai specifikācijai. Un, ja pastāv iespēja, ka finanšu līdzekļi varētu nebūt pietiekami visa līguma apjoma izpildēji, pasūtītājiem iepirkuma dokumentācijā ir, piemēram, prioritārā secība jānorāda tās iepirkuma pozīcijās, no kurām pasūtītais varētu atteikties, ja iestātos attiecīgais gadījums. Saskaņā ar publisko iepirkuma likuma 60. panta 2. daļa 7. punktu pasūtītājiem iepirkuma līguma jānorāda piedāvājuma norādītu apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju un personāla piesaistes kārtību atbilstoši publisko iepirkuma likuma 62. panta noteikumiem. Tas nozīmē, kā lai tiktu ievērots minētais līguma regulējums, šāda kārtība ir iekļaujama jau līguma projektā. Un attiecīgi iepirkuma līguma projektā būtu jānorāda vismaz atsauce uz publisko iepirkuma likuma 62. pantu. Tāpat iepirkuma uzraudzības birojas nereti konstatē, ka attiecību uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu iepirkuma procedūras dokumentācijā tiek noteikti ar tehniskajā specifikācijā izvirzītiem prasībām nesaistīti noteikumi par darbiem pēc līguma izpildes termiņa beigām vai papildus tehniskajā specifikācijā paredzētajam pakalpojumu saturam un apjomam. Piemēram, regulāram iekārtu tehnisku apkopju nodrošināšana nav uzskatāma par garantijas nodrošināšanu. Līdz ar to iekārtu tehnisko apkopju nodrošināšana garantijas un arī pēcgarantijas periodam ir vērtējama kā atsevišķs pakalpojums līguma sastāvdaļām, kas tiek nodrošināts par noteiktu samaksu un ietilps kopējā līguma izpildes termiņam. Tādējādi gadījumā, ja pasūtītais vēlas iepirkt arī tehniskas apkopes pakalpojumus, šādas izmaksas ir jāvērtē, nosakot iepirkumu uzvarētāju. Iepirkuma dokumentācija ir nepieciešams noteikt šādu pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību,
Tāpat šo pakalpojumu sniegšanas termiņš ir iekļaujams kopējā iepirkuma dokumentācijā noteiktajā līguma izpildes termiņam. Savukārt gadījumā, ja šādi nosacījumi netiek iekļauti iepirkuma dokumentācijā, tie pretendentam faktiski nerāda nekādas tiesiskas sekas un saistības. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numur 419 pasūtītais publiskajā būvdarbu līgumā, ko slēdz saskaņā ar publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veiktu iepirkumu vai iepirkuma procedūru, ietver šajos noteikumos paredzētos līguma nosacījumus un nodrošina, ka citi līguma noteikumi nav pretrunā ar šajos noteikumos minētajiem noteikumiem. Attiecīgos līguma nosacījumus un to saturu ietver arī apvienotajā publiskajā projektēšanas un būvdarbu līgumā attiecībā uz būvdarbu līguma tiesisko regulējumu. Šajos ministru kabineta noteikumos citstarp iekļauti nosacījumi par būvdarbu pieņemšanas kārtību, norēķinu veikšanas kārtību, līgumsoda un līguma saistību izpildes garantijas noteikumies, kā arī tajos iekļauts nosacījums obligāti paredzēt līgumcenas indeksācijas noteikumus līgumiem, kuru izpildes termiņš pārsniedz 1 gadu. Iepirkuma uzraudzības birojas nereti arī konstatē, ka pasūtītais paredz vienīgi bankas izdotā līguma izpildes nodrošinājuma, piemēram, avansa maksājuma, garantijas laika nodrošinājuma vai ieturējuma naudas nodrošinājuma iesniegšanu, nepieļaujot, ka šādu nodrošinājumu var izsniegt arī apdrošināšanas sabiedrībām. Tomēr, jebkuru saistību izpildes nodrošinājumu piegādātais ir tiesīgs iesniegt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, jo publisko iepirkuma likuma 50. panta 4. daļas regulējums, kas paredz piegādātājā tiesības izvēlēties saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas veidu, attiecās uz visu veidu saistības izpildes nodrošinājumiem, tā skaitā arī uz līguma izpildes nodrošinājumu, avansa maksājuma, garantijas laika nodrošinājumu, kā arī ieturējuma naudas nodrošinājumu. Saskaņā ar publisko iepirkuma likuma 50. panta 3. daļu un piedāvājuma nodrošinājuma termiņu nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgi iepirkuma sarežģītību un paredzamo piedāvājumu izvērtēšanas termiņu. Bet tas nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēka esības termiņš ir arī jānorāda nolikumam. Publisko iepirkuma likuma regulējums neparedz iespēju pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīgumu termiņu. Piemēram, piedāvājuma vērtēšanas laika nav pamatoti pagarināt piedāvājuma dokumentācijā noteikto 5 mēnešu termiņu uz 6 mēnešiem. Turklāt tas, ka piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir beidzies, nedrīkst būt par pamatu piedāvājuma noraidīšanai. Un nolikumā pasūtītājam arī jānorāda, kādos gadījumos nodrošinājums tiek izmaksāts vai ieturēts. Tad atbilstoši publisko iepirkuma likuma 50. panta 6. daļas regulējumam. Publisko iepirkumu likuma 49. pants paredz, ka pasūtītais pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Attiecīgi pasūtītajam iepirkuma nolikuma ir jānorāda šāda iespēja un jāpaskaidro, kā šāds dokuments ir iesniedzams. Nolikumi ir arī jāiekļauj informācija par kādiem subjektiem pretendentiem ir jāiesniedz Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, proti tas ir jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, arī par katru personāla sabiedrības dalībnieku, ja pretendents ir personāla sabiedrība, par katru personu, uz kurās iespējami pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšu uzņēmēju, kurā veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro.
Un pasūtītiem iepirkuma procedūras dokumentos būtu skaidri jānorāda tas konkrētās Eiropas vienota iepirkuma procedūras dokumenta sadaļas, kuras pretendentam arī ir jāizpildam. Un vēl iepirkuma uzraudzības birojas nereti konstatē sekojošas neprecizitātes. Piemēram, iepirkuma dokumentācija ir norādīti nesaskaņoti iepirkuma identifikācijas numuri. Kā piemēru varu minēt, ka nolikumā un elektronisku iepirkumu sistēmā norādītajā iepirkuma identifikācijas numuram atšķirās pēdējais cipars. Vienlaikus attiecību uz iepirkuma identifikācijas numuru dažreiz tiek konstatēts, piemēram, ka 2023. gada izsludinātajā iepirkumā iepirkuma identifikācijas numurā ir iekļauta norāde uz 2022. gadu. Piemēram, tas identifikācijas numurs izskatās šādi: KP 2022/5. Tomēr vēršu uzmanību, ka saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 1. panta 8. punktu iepirkuma identifikācijas numurs ir apzīmējums, kurā iekļauts pasūtītāja nosaukuma saīsinājums, tātad pirmie lielie burti, attiecīgais gads un iepirkuma kartes numurs pieaugušas secībā. Attiecīgi pasūtītājam piešķirot iepirkuma identifikācijas numuru, šogad bija jāiekļauj norāde uz 2023. nevis 2022. gadu. Tāpat dažreiz tiek konstatēts, ka nolikumi ir iekļautas atsauces uz spēka neesošiem normatīviem aktiem. Visbiežāk tas tiek iekļauts kaut kādiem būvnoteikumiem, kā arī tiek konstatēts, ka informācija par mazā vai vidējā uzņēmuma statusu tiek prasīta tikai attiecībā uz pretendentu, nevis arī tā piesaistīto apakšuzņēmēju. Tā, paldies par uzmanību. Tas no manas puses šodien arī viss. Paldies! Turpināšu ar mūsu šodienas webināru noslēdzošo lektori. Ingūna Kaupužu, Finanšu ministrijas fondu revīzijas departamenta vecāko eksperti. Lūdzu, Ingūna. Labdien visiem! Šodien es dalīšos ar ES fondu revīzijas iestādes pieejas zemsliekšņu iepirkumu pārbaužu veikšanā. Pamatā šī prezentācija ir veidota no mūsu pieredzes un skatījuma veicot Eiropas Savienības struktūra fondu deklarēto izdevumu likumības un pareizības pārbaudas. Es gribēju pievērst uzmanību prezentācijas nosaukumam, proti terminam zemsliekšņu iepirkumi, un izskaidrot tā nozīmi šīs prezentācijas kontekstā. Ar zemsliekšņu iepirkumiem ir domāti iepirkumi, kuriem paredzamā līguma cena ir zemāka par iepirkuma likuma piemērošanas sliekšņiem. Praksē gan ir novērots, ka pasūtītāji lieto atšķirīgus terminus, proti zemsliekšņu iepirkumu cenu aptaujas tirgus izpētes. Principā mūsu pārbaudēs šī dažādā terminoloģija netraucē, bet pieņemu, ka, lai izprastu situāciju kopumā, kas notiek ar šo neregulēto jomu, tas varētu būt traucēt. Tā ieskatam vēlējos nodemonstrēt jomas, kurās visbiežāk tieši mēs esam konstatējuši trūkumus. Kā redzam, iepirkumi mums ir 2. vietā, un arī principā stabili turās 2. vietā. Šī statistika ir par mūsu konstatētajiem gadījumiem 2014–2020 plānošanas periodā. Jāatzīmē to, ka trūkumi iepirkumos lielākajā daļā gadījumos saistās ar vislielāko finanšu ietekmi. Ja mēs skatāmies detalizētāk, tad galvenie trūkumi, kurus esam konstatējuši, ir būtiski vai nepamatot līguma grozījumi. Principā te vairāk ir uzskaitīti gadījumi, kad netiek ievērot līguma nosacījumi. Piemēram, tiek nomainīti piedāvājumā norādītie speciālisti ar tādiem, kurus kvalifikācija neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, neatbilstošu apakšuzņēmēju piesaista līguma izpildes laikā un citi gadījumi. Būtiski līguma grozījumi tiek konstatēti aizvien retāk.
kopš iepirkuma direktīvas un attiecīgi arī nacionālais iepirkuma regulējums paredz daudz plašākas iespējas grozījumu veikšanā. Bet es akcentēju, šī statistika ir tikai mūsu, mēs savas pārbaudas veicam tad jau, kad ir izdevuma deklarēta Eiropas komisija, kad jau ir izgājuši visas citas nacionālās kontrolas. Tā vēl, kas mums ir liels gadījumu skaits, trūkumi ir, kad par uzvarētāju atzīts prasībām neatbilstoši pretendents. Šeit būtiski ir pašam pasūtītājam ievērot savas prasības un vērtēt piedāvājumus atbilstoši tām. Trešajā vietā mums ir līguma mākslīga sadalīšana. Šī ir arī vienīgā trūkuma kategorija, uz kur ir attiecināmi mūsu konstatētie problēma gadījumi zemesliekšņa iepirkumos. Principā, ja es pareizi atceros, tie ir pa visu plānošanas periodu tikai kādi 2 gadījumi. Viens gadījums bija, kad ir veikta cenu aptauja par būvprojektēšanas pakalpojumiem projekta ietvaros, bet pārbaudas laikā mēs identificējām, ka paralēli ārpus projekta ir noslēgts vēl viens līgums par papildus būvprojektēšanas pakalpojumiem un attiecīgi kopā saskaitot līguma cenu, tā pārsniedz slieksni, no kura piemērojama likumā noteiktās procedūras. Šie abi līgumi tika noslēgti ar vienu to pašu izpildītāju. Vēl viens gadījums bija, kad tika atsevišķi iepirkti dažādu telpu remontu darbi vienā objektā. Viena telpa cenu aptāja un otra telpa cenu aptāja, protams, saskaitot kopā, tad tas pārsniedz slieksni un attiecīgi arī tika konstatēts pārkāpums. Tātad turpināšu ar līguma cenu sliekšņiem un to, kas jāievēro struktūra fondu projektos. Šeit gan neesmu uzskaitījis pilnīgi visus iepirkuma veidus un izņēmumus, bet tos, ar kuriem biežāk saskaramies. Kā jau mēs zinām, publisko iepirkumu likumā ir zemāk cenu sliekšņi nekā Eiropas Savienības noteiktie, taču sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma sliekšņi atbilst Eiropas noteiktajiem. Latvijā nav pieņemti noteikumi, kas regulētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu zemes norādītajiem līguma cenu robežvērtībām, tomēr tāpat laikā tie nevar būt patvaļīgi un iekšējiem tirgum svarīgos iepirkumos ir jāievēro principi, kas izriet no līguma par Eiropas Savienības darbību, un robežvērtības ir diezgan būtiskas. Kas attiec uz struktūra fondi, Eiropas Savienības fondu projektiem, ja tas ir atrunāts līgumā par projektu īstenošanu, obligāti ir piemērojams iepirkuma uzraudzības biroja izstrādātās vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Tie sliekšņi attiecīgi precēm pakalpojumiem no 42,000 un būvdarbiem no 170,000. Tā, lai sniegtu skaidrojumu par vienotiem principiem attiecībā uz fondu attiecināmo izdevumu pamatojušiem dokumentiem, mums vēl pārbauda vadošā iestāde ir izstrādājusi vadlīnijas, kurās noteikts, ka veicot iepirkumus, tā skaitā zemesliekšņa, finansējuma saņēmējiem ir jānodrošina, ka savstarpējās saziņas starp finansējuma saņēmēju un pretendentiem līguma piešķiršanas procedūras laikā notiek ievērojot pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi. Līdz ar to, jebkurš fondu iepirkums ir jādokumentē un jānodrošina dokumentācijas uzglabāšana un izsakojamība. Atbilstoši IUP skaidrojumam, pasūtītājs tiesīgs nedokumentēt tirgus izpēti, ja iepirkuma paredzamā līguma cena nepārsniedz 1000 eiro. Gribēju painformēt par iespējamām izmaiņām, proti, korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ir konstatējis, ka zemesliekšņu iepirkumi rada negodīgas rīcības risku, jo neparedz iestādēm publicēt informāciju par darījumiem, kas noslēgti nepiemērojot iepirkuma likumos noteiktās procedūras. Tāpēc
ir tapis korupcijas novēršanas apkarošanas pasākumu plānā ir iekļauts, ka, lai nodrošinātu publiskās mantas finanšu līdzekļu izlietojumu likumību, nepieciešams nodrošināt caurskatāmību un atklātību par visām publiskas personas institūciju veiktajām iegādēm un rakstiski noslēgtiem publiskajiem līgumiem zemsliekšņu iepirkumos. Nākamā gada laikā Finanšu ministrija, KNAB un citas iestādes vērtēs iespēju šos datus publicēt un centralizēt. Plānots arī izvērtēt normatīvā regulējuma grozījumu nepieciešamību, tostarp administratīvo slogu un publikāciju liederību nosakot konkrētus līguma cenu sliekšņus. Ar šo pasākumu plānu šeit man būs atstāts saitīt, var iepazīties, tas ir ministra kabineta rīkojums numur 199. Tālāk, ko pārbaudam mēs kā revizijas iestāde, es teiktu, mūsu kontrolas ir minimāls un vairāk balstītas uz risku. Mēs savās pārbaudēs nepieprasām, lai cenu aptaujas būtu veiktas, dokumentētas kādā konkrētā veidā. Mūsuprāt, pilnīgi pietiekoši ir īsi, bet precīzi dokumentē domu gaitu, piemēram, kā tika veikta informācija par piegādātāju piedāvājumu, izvēles pamatojums. Principā, ja mēs redzam, kad ir īsi konkrēti skaidri, ir nodokumentēts, kas ir darīts, tad mēs ar saviem secinājumiem pa virsmu vairs tā kā nebāžamies. Jāatzīst gan, kad mūsu redzes lokā nonāk neliels skaits zemesliekšņu iepirkumu, jo mēs veicam izlases veida pārbaudas, pārsvarā arī tie ir lieli projekti, kur lielākā daļa iepirkumu ir pēc iepirkuma procedūras sliekšņiem. Tomēr es neatceros gadījumus, kas pasūtītāji nebūtu veikuši nekādas darbības cenu apzināšanai. Principā lielākajā gadījumā tas ir visbiežāk ir saraksts ar piegādātājiem, nosūtīt e-pasti un saņemt tā kā cenas, izvēlēts arī lētākais. Tātad pārbaudē mēs fokusējamies uz to, atbilstība tirgus cenai. Mēs parasti arī pievēršam uzmanību. Bieži ir tā, kad līguma cena ir 1 eiro zem publiskā iepirkuma, piemēram, līguma cenas sliekšņiem. Tas jau mums uzreiz rada aizdomas, un atsevišķos gadījumos viņas arī apstiprinās, ka ir tas 1 eiro mazāk nekā līdz slieksim, un tad ievaigas vēl kaut ko tā paša līguma ietvaros, un tad jau tiek pārsniegts slieksnis. Otrs, ja par to sliekšņa pārsniegšanu mēs attiecīgi nonākam pie nepamatot sadalītu iepirkumu. Šeit es gribētu pateikt, ka dažkārt ir izaicinoši attiecībā uz zemesliekšņu iepirkumiem apzināti veiktos līdzīgi rakstura iepirkums iestādes līmenī, jo pārsvarā gadījumu nav veikti to uzskaiti. Mēs nevaram dabūt sarakstu, ka kādi tie bijuši. Bet arī attiecīgi tie gadījumi, par kuriem stāstīju, tos mēs galu galā arī spējam identificēt arī no grāmatvedības sistēmas, saprast, kādi maksājumi vai kas vismaz saistībā ar konkrēto piegādātāju vai nav bijis kaut kāds papildus maksas tā līguma ietvaros. Konstatējot riskus, tad mēs attiecīgi ejam dziļāk un veicam detalizētākas pārbaudas, tā skaitā arī interešu konfliktu, sankcijas, skatāmies detalizētāk arī tos varbūt iepirkumus, kas ir saistīti, ko mēs uzskatām tā kā, ar kuriem varētu būt sadalīts iepirkums rasties. Attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu pirkuma likuma zemesliekšņu iepirkumiem, kuriem jāpiemēro iepirkuma uzraudzības vadlīnijas, tur gan mums ir ļoti detalizēta pārbauda lapa atbilstoši visiem vadlīnijās
norādītajām prasībām. Ko mēs sagaidītu no pasūtītājiem? Principā, tā kā pasūtītājiem ir jānodrošina līdzekļu efektīvu izmantošanu, jāspēj pamatot pieņemtos lēmumus saistībā ar finanšu izlietojumu, mēs sagaidītu no pasūtītājiem, ka būtu izstrādāta iekšējā kārtība zemesliekšņu iepirkuma rīkošanai, kas nodrošinātu norises caurskatāmību un izsakojamību. Tā skaitā būtu jābūt nodrošinātām iekšējām kontrolēm pār šo procesu, kas arī ir, man liekas, ļoti svarīgi, lai viss atbilstoši darbotos. Uzskatām arī, ka atklātības nodrošināšana ir svarīga. Proti, informācijas par darījumiem vajadzētu publiskot mūsu ieskatā. Mūsuprāt, arī labā prakse būtu pārliecināties par nodokļu parādu nesamību darījumu partneriem. Un, protams, ir jāatceras arī par normatīvajos aktos noteiktajiem pasūtītāju pienākumiem. Tas ir nepieļaut iepirkumu nepamatotu sadalīšanu, apējot likumos noteiktās iepirkuma procedūras, ievērot likumu par interešu konfliktu ar novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Es gribētu teikt, ka interešu konflikta riskam ir jāpievērš pietiekama uzmanība, tīpaši gadījumos, ka zemesliekšņu iepirkums veids darbinieki, kas nav valsts amatpersonas, uz kuriem minētais likums neattiecas. Kā arī nevajag veikt maksājumus darījumu partneriem, kas iekļauts sankcijas sarakstos. Tas, principā, arī no manīm būs viss šodien. Jā. Paldies, Ingu.